Atkal ēterā svētbrīdis. Mani sauc Rolands Bračs, esmu mācītājs. Lasīsim no Mateja evaņģēlija, lasīsim no svētajiem rakstiem. Tātad Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 7. pants. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū. Un kas meklē, atrod. Un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dod akmeni? Jeb vai, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Lūkšanas ir dabiskas mūsu dzīves sastāvdaļa. Lūkšanas ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Lūdziet, un jums taps dots. Un es domāju, ka nevelti Jēzus šeit salīdzina mūsu lūkšanas debesu tēvam ar attiecībām starp tēviem, starp vecākiem un bērniem šeit uz zemes. Mēs esam tie, kuri vēlamies un cenšamies piepildīt savu bērnu lūgumus, savu bērnu pat kaprīzes un niķus. Un acīm redzot arī mūsu tēvs debesīs tieši tāpat ir gatavs mums palīdzēt, dod maizi, tad, kad mums ir maize vajadzīga, nevis akmeņus, dod zivis un nebāzt mums azotē čūskas, jo patiesībā Dievs mūs mīl. Tas nav soģis debesīs, bet Dievs ir žēlastības, Dievs ir mīlestības pilns, ar savu atvērto sirdi viņš gaida katru no mums, lai mēs savā dzīves laikā izlīgtu ar viņu, samierinātos un atrastu šo ceļu, atrastu šīs durvis pie viņa. Tāpēc šajā vakarā lūksim, varbūt kādam jau ierasto, bet kādam varbūt pirmo reizi grēku nožēlas lūkšanu, kas ļauj sakārtot attiecības ar Dievu. Debesu Tēvs, es nāku tavā priekšā, es vēlos kļūt par tavu bērnu. Es vēlos kļūt par tavu dēlu, vēlos kļūt par tavu meitu. Es lūdzu piedošanu par visiem maniem grēkiem, apzinātajiem un neapzinātajiem. Es pieņemu šajā vakarā tavu dēlu Jēzus Kristus par savu pestītāju un lūdzu, lai mans vārds turpmāk ir ierakstīts mūžīgās dzīvības grāmatā. To es lūdzu tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nu ko, rīt būs atkal jauna diena. Turpināsim lasīt Bībeli, turpināsim lūgt, turpināsim apmeklēt baznīcu. Ja vēl nelūdzam, sāksim to darīt, kā mākam, bet no sirds. Ja mēs vēl nelasam Bībeli, iegādāsimies un sāksim lasīt. Varbūt ne visu saprotam, lasīsim saprotamās vietas. Atradīsim draudzi, lai patiesi Dievs var runāt uz katru no mums. Lai Dievs mūs sveitī un pasargā.